20 gadi, Visa plašā pasaule tev acu priekšā. Pilngadība, patstāvība, Jaunas iespējas, lielas izvēles, pienākumi, atmiņas, bailes, nauda ir, nauda nav, darbs, universitāte, attiecības, izvākšanās, draudzības, brīvais laiks, pašpietiekamība. balītes. bezrūpība un atbildība. Bet realitātē mēs visi esam dažādās vietās, ar dažādām izvēlēm, dažādām bailēm un dažādiem sākumiem. Šis audio stāsts ir mierinājums mums pašām, katra savā sākumā. Nākamā pietura - Kalnžiela iela. Es esmu Arta. Es šobrīd sēžu stacijā, bet patiesībā es strādāju un neko citu baigi nedaru. Pēc vidusskolas ļoti ātri mēģināju izdomāt, ko es gribu studēt, tāpēc ka man nebija ne mazākās nojausmas, kas man patīk, ko es gribu darīt, tāpēc ka visu laiku tika viss pasniegts tā kā uz paplātes. Tā kā tev jāmācās tas, tu dari to, ok, labi, darīšu, viss kārtībā. Bet tad, kad ir jāpieņem tas lēmums, Tanī brīdī es mazliet apjuku savā izvēlē, ko es pēc tam nožēloju. Es aizgāju uz izmeklētājiem un sapratu jau pirmajās 2-3 nedēļās, ka tas man ļoti neinteresē. Kad ir jāsāk mācīties tiem pārbaudes darbiem, tu esi tik ļoti apjucis, jo tev neviens neko nepaskaidro. Tad bija vēl dažas lietas ģimenē. Un tas tā kā viss sagāja vienā tajā čupā, tajā vienā laikā. Un, jā, es paliku nekāda, manuprāt. Es sapratu vienkārši, ka es negribu traucēt sev laiku. Es pa to pašu brīdi varu aizbraukt kādā ceļojumā vai aiziet kaut kur ar draugiem. Nevis sēdēt mājās un raudāt par to, ka es neko nesaprotu, man nekas nepatīk, viss ir slikti. Un man laikam paveicās, ka mani draugi un ģimene bija tādi atbalstoši, kas teica pirmie, tā kā ej prom vienkārši. Tā kā beidz, nemoki sevi. Un es to izdarīju. Vai tu bieži salīdzini sevi ar saviem vienaudžiem? Katru dienu, visu laiku. Bet visvairāk gan jau ar tiem, ko es pazīstu. Citi jau ir tikuši tik tālu un tiek uz priekšu, un viņiem sanāk viss. Un es sēžu mājās, neko nedaru. Un tad, jā, bet tagad man ir sajūta, ka es arī kaut ko daru. Es daru varbūt citādāk, varbūt lēnāk, bet es daru labāk priekš sevis, tā kā ērtāk man. Tu esi savu ceļu. Jā, tieši tā. Mani sauc Elvita, man ir 20 gadi. Es esmu no Bauskas, bet es vasaras sākumā pārvācos uz Rīgu dzīvot ar savu draugu. Un kāds pieņēma šādu lēmumu pārvākties uz Rīgu? Pirmkārt, es ar savu draugu jau esmu diezgan ilgās attiecībās. Un mēs jau sen domājām par to, bet vajadzēja no sākuma pabeigt vidusskolu. Jo es mācījos Bauskā un tad būtu grūti izbraukāt. Man gribējās savu kārtību, savu vietu, kur es varu darīt, ko es gribu, un man nav jāpakaļās nevienam citam. Es jūtos labāk pati savā vietā, kuru es pati esmu izveidojusi, iekārtojusi. Man liekas, trakākais ir tas, ka vecāki prasa kaut ko darīt, pieņemsim traukus nomazgāt vai izmazgāt māju. Dzīvojot pašam, tu pats izdomā, kurā brīdī to darīt, un tad ir vieglāk to izdarīt, jo tu pats to esi iedomājies, nevis to kāds paprasa. Pirmos mēnešus es jūtu to, ka es atsvešanājos no saviem draugiem, visi, kas bija Bauskā. Es netikos tik bieži ar viņiem, es strādāju Rīgā. Es jūtos slikti, ka es atstāju visus aiz muguras un pati tiecos uz kaut ko lielāku, tālāku dzīvē. Bet no otras puses, kā tu tiksi kaut kur dzīvē, ja tu kaut ko neatstāsi aiz muguras? Tu arī dejot tādu dzēsi, ne? Jā. Cik ilgi tu dejot? Man sanāk 16. gads tagad iet. Es arī iedomājos sevi ilgāk dejot, bet jāskatās, vai būs kolektīvs, kur. Loģiski ir daudz kolektīvu, kur iet dejot, bet es neesmu nekad domājusi mainīt, jo es esmu tik ļoti pieradusi pie tās vides, kas mums ir Mēbelītē, un tad jā. Vai tu bieži sevi salīdzini ar citiem vienaudžiem? Katram ir savas izvēles. Viņi dara to, kas viņiem ir ērtāk un labāk tajā brīdī.
Mans variants bija izvākties no vecāku mājām. Citi atkal varbūt grib pabeigt skolu, sasniegt kaut ko un tad sākt savu dzīvi atsevišķi. Es neteiktu, ka es bieži salīdzinu, bet ir brīži, kad es pieķeru sevi salīdzinot ar citiem vienaudžiem. Es pagaidām cenšos ieiet skaistumkopšanas jomā, un tad man ļoti bieži sanāk salīdzināt sevi ar citām meitenēm, kas to dara. Viņas ir manā vecumā vai pat jaunākas par mani, un viņas jau ir daudz vairāk sasniegušas nekā es. Un tad man bija šī sliktāka sajūta par sevi rodas, bet tad es atceros, ka man ir citi cilvēki apkārt, kas man palīdz turpināt to, ko es esmu iesākusi, un tad ir mazliet vieglāk. Tu arī teici, ka tev ir draugs jau Jā. ilgu laiku. Tagad ir 7. gads. Tas izklausās ļoti dīvaini, bet mēs 13 gados sagājām kopā. Bet mēs visam esam izgājuši cauri, viens otru esam iepazinuši līdz mazākajai lietiņai. Protams, ir arī lietas, kas vienam par otru kaitina, bet mēs sadzīvojam. Bērni vēl pagaidām nav galvā. Vismaz, kamēr es pabeigšu universitāti. Es pati jūtos vēl kā bērns, lai gan man ir tie 20 gadi. Nezinu tieši par precēšanos, bet salauzties man nebūtu problēma. Vai ir kaut kas tāds, no kā tu baidies šajā dzīves posmā? Visvairāk man bail no pievilšanas, citu cilvēku pievilšanas. Lai arī ko tas nozīmētu, lai arī kādā veidā tas izpaustos. Man ir bail no nezināmā. Arī mums ir bail no nezināmā, un katrai tas izskatās citādi. Es esmu Paula, savu laiku dalu starp Valmieru un Rīgu, starp to, kas bijis un to, kas vēl tikai top. Vēl līdz galam nejūtos pilnībā patstāvīga. Mani sauc Vineta. Es zinu, ka gribu patstāvību, gribu dzīvot viena, rūpēties tikai par sevi, bet tajā pašā laikā tas solis uz priekšu biedē. Es esmu Nikola. Vēl neesmu gatava palaist vaļā veco un ierasto savu ģimeni un draugus, jo pati vēl nejūtos līdz galam pieaugusi. Vai jums ir bijušas kaut kādas ekspektācijas, ka jums šķiet, kādai ir jābūt jūsu dzīvei, vai kā jums šķiet, ka jābūt būtu pareizi? Jā, protams. Man liekas, uzreiz, kā tev paliek 18 gadu, cilvēkiem ir tāda sajūta, ka viss tu vairs neesi bērns, tu tagad esi pieaudzis cilvēks, un tev ir jāmeklē darbs, tev ir jādomā par savu nākotni, jānoliek tiesības, jāmeklē attiecības, un tāpēc ir tā grūti, ka tev ir 20 gadi, un tev vēl pusi no tām lietām nav. Man vispār liekas, ka arī tagad, sevišķi mūsdienās, mēs tik daudz sēžam kaut kādā TikTokā vai Instagramā, kur influenceri un arī jaunieši, kur reāli ir mūsu vecumā, liek kaut kādus vlogus, kā viņi tur strādā un iet uz džimu, un viņi mācās, un viņiem jau krūts dzīvoklis, tur mašīna, meitenēm ir kaut kāds nereālis skincare rutīna, un viņas izstās perfekti. Tas tik ļoti grauž, tad, kad tu redzi to. Jā, tās ekspektācijas es, piemēram, izjūtu savstarpēji, salīdzināšanā ar vienaudžiem, bet no vecāku puses es nekad neizjūtu nekādas ekspektācijas. Viņi ļoti mīlēja savu darbu un mīl to, ko viņi ir izvēlējušies priekš savas karjeras. Tā ekspektācija, ko es sev no tā paņēmu, bija tas, ka man arī ir jāizdara pareizā izvēle, lai es mīlētu to, ko es daru, un ja es nokļūdīšos, man likās, ka tas būs šausmas, viss pagalam. Dzīves sākumā tev jau ir beigas, bet īstenībā jau tā nav. Tev ir daudz iespējas, izvēles, un tu vari darīt vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Bet man liekas, tas viss ir ļoti atkarīgs no cilvēka paša. Jo, es neteiktu tā, ka man teica, viss tev jāizvērts 20 gados, bet, pieņemsim, mani vecāki apprecējās jau 22 gados, man liekas. Man ir 20, un es par sevi vēl nevaru parūpēties, kur nu vēl par kādu citu, un precēties, nē. Pat, ja tev ir kaut kādas ekspektācijas, tu dari tā, kā tu gribi, nevis tā, kā grib citi. Man vecāki neko neuzspied, man vienkārši pašai vienmēr likās, ka man ir jābūt vislabākajai, man ir jābūt vislabākajām atzīmēm. Man šķita, ka viņi tā kā pieprasa to no manis, bet īstenībā jau tā nav. Man likās, ka, ir kaut kāds tas dzīves posms. Tu izmācies vidusskolu, tu brauc uz Rīgu, tu studē, tad tev ir darbs, tev ir dzīvoklis, pēc tam tev ir māja, suns, kaķis, bērni, un tad tu esi bagāts un tu dzīvo tālāk savu dzīvi. Studiju laikā tu vēl apprecies, paņem ātro kredītu, jo, viss jums naudas nav un darbu īsti vēl nevar paņemt. Bet vai tā ir tiešām lieta, ko mēs gribam, vai tas ir vienkārši tas, ko mēs esam redzējuši filmās, dzirdējuši no kaut kādiem pieredžu stāstiem un tā tālāk? Bet kā jums liekas, kāpēc mums šķiet, ka mums visiem jābūt ar vienā punktā? Arī sociālai tīkli. Tev liekas, ka tev vajag būt tā kā tiem cilvēkiem, kurus tu redzi. Es, piemēram, sevi citreiz salīdzinu ar saviem draugiem, un man liekas, ka man ir sliktāka dzīve, kaut arī tā nav. Es saprotu, ka nav visiem jābūt tajā vienā punktā. Es saprotu, ka katrs tur var atšķirties, un tas, ka es tagad esmu citā vietā, tas ir normāli. Bet
tu tā kā zini, ka tā ir, kad visiem nav jābūt tajā vienā punktā, bet tajā pašā laikā tu joprojām domā, ka tu gribi būt tā kā tie citi. Ja mēs tā kā saprotam mēdījus, varam atšķirt to, kas ir uztaisīts, lai izskatītos perfekti, un to, kas ir reāls, bet tu tik un tā sniedzies pēc tā neaizsteidzamā ideālā. Tas vienkārši iedomāts. Rīgas Stradiņa Universitātes karjeras izaugsmes veicinātāja Ilze Ušacka-Priekula skaidroja, kā veidojas mūsu ekspektācijas un vai pastāv viens pareizais dzīves scenārijs. Es domāju, ka tas nāk no tās dzīves pieredzes, kā tu esi redzējis ģimenē, kā tas ir noticis, ko vecāki ir teikuši un stāstījuši. Jo vecākiem ir diezgan liela ietekme uz bērniem. Dzīve ir dzīve, un bieži vien ir tiešām tās sadzīves lietas, gan finanses, gan iespējas, visādi apstākļi apkārtējie. Un kādam ir turīgāk vecāku, viņi saka, paliec, viss mēs tev te nodrošināsim, tikai mācies, neko citu. Un kādam ir varbūt trūcīgāk ar naudu, un tad viņš grib savu, es gribu nopelnīt, un tad viņš dara kaut kādas citas lietas. Es teiktu, ka ģimenē pati sakne un sākums ir. Pareizs viņš ir tajā brīdī, kad viņš ir saskaņā ar tavu sajūtu, tad, kad tas, ko tu dari, tev dara. Tev patīk, tu jūties labi un esi laimīgs. Ja tas dara tev pašam, ka tev patīk būt mājās ar savējiem, vai tev patīk tieši iet un strādāt, tad tas, man liekas, ka ir īstais. Īstais ir tas, kas tev dara. Viņas ir daudz tās identitātes. Dažreiz tā identitāte varbūt esmu laimīgs cilvēks. 20 gados tev tās identitātes ir vairāk ar tādu sadzīvi saprotamas. Tas pats meita, draudzene, skolniece, pircējs, ceļotājs, šoferis, ka es dabūnu tiesības, es kļūstu par šoferi, man jauna identitāte nāk klāt. Ar dzīves pieredzi, kad nāk citas pieredzes, tad tās identitātes var būt tādas jau smalkākas. Ar gadiem viņas kļūst vairāk. Mēs esam cilvēki, un mums visiem ir emocijas, un visiem reāli kaut kāds triggerīts iziet cauri, vai viņam tur labāk atzīme, vai viņš tur vairāk nopelnīs, vai viņš vēl kaut ko gribās salīdzināt. Teorētiski mēs zinām, ka nevajag, visi zina, bet tu nevar to emociju apturēt, viņa iziet cauri, nostrādā tik un tā. Kā to pieņemt, es teiktu, ka viņu vienkārši noķert un tā kā pateikt, man bišķi skauž, ka viņam tur vairāk naudas ir. Un tad, kad tu pats sev to pasaki, tad tu viņu to situāciju ieraugi, kad tu viņu ieraugi, tad tev vienkārši viņa vairs neaiztiks tevi. Bet tas, ka viņas iziet cauri, tas ir reāli fakts un tas ir normāli, tas ir cilvēciski. Varbūt jautājums nav par to, kad mēs beidzot esam pieauguši, bet gan par to, kā katra no mums iemācās būt patstāvīgi savā laikā, savā veidā. Daudz no mūsu priekšstatiem par pieaugšanu, attiecībām un dzīves sakārtošanos ir veidojies no filmām. No tā sapņa, ka viss notiks viegli un pareizajā secībā. Būs māja, mašīna, stabilitāte, bet realitātē tā ir amerikāņu filma, kurai mēs paši cenšamies noticēt. Tagad ir skaidrs, ka uzsākot pieaugušo dzīvi, katram šis ceļš ir savs. Un lai arī dažreiz šķiet, ka tieši tagad visam būtu jānotiek un gribas sasniegt visu pēc iespējas ātrāk, ir svarīgi atcerēties, ka mums vēl ir laiks augt, kļūdīties un sasniegt savas virsotnes. Mēs katra vēl esam tikai savā sākumā.